Tradicionālo 14. numuru. Tā kā visas abu komandu maiņas jau pareizai esam laukumā redzējuši. Lielisks izgājiens jāmet iekšā. Redzam šeit pīstam uzbrukumi, un šis Miķeļa Redliša izgājiens. Un vārti! Pirmie vārti, un atkal Lundmarks gūs savus otros vārtus turnīrā, sāk uzbrukumu. Miķels Redlis. Piespēlēji jābūt arī Vīvijas impērijas sastāvā. Rekā. Gandrīz savējais. 1-1. Un neatvairāms metiens no zilās. Niskala. Vēlreiz atkārtojumā Niskala. Niskala vairākumos ļoti bieži, var teikt, regulāri nāk arī Somijas izlasē. KHL nav svešs. Tagad Sprukts. Krišāns Redlis. Tiekam līdz metienam. Krišāns Redlis glābs mūsējo pretuzbrukums un otro reizi Rīgas Dinamo izvirzās vadībā. Vārtiem vēlreiz atkārtojumā šī epizode. Mārtiņš Cipols izskatās. Jā, Cipolim piespēlē. Un turklāt metiens, pavērojot pašu Krišāni, mūja ir aiz muguras. Pusi, tur Ripakovs. Un pazaudējumi, jā. Tā viltīga piespēle brīdī, kad visi mūsēji ar seju atradās pret Spartaka. Panāk 2-2. Mazāk par minūti. Atlicis spēlēt vairākumā. Miķels Redlis. Lielisks izgājiens! Miša, bravo! Viņi pat saskrējās. Un tur Baroļinam arī nekādu izredžu. 3-2. Miķelis Redlis. Šarvīts Reķis, bet pie Rīpas joprojām atlāna spēlētāji. Piespēle vārtu priekšā neprecīzi un metiens. Vārtu, jā, diemžēl. Skaidriskajā vairākumā, un tagad Bajels. Skatāmies. Likās, ka izdevās izmest tripu. Nē, Bajels. Bulskis. Kļūdamies viduszonā. 1-1. Upers. Jā, Upers noguldot. Norāvās šī piespēle Ozoliņam, bet apspēlē arī ļoti augstasinīgi Holtu. Dmitrijs Upers. Kazahstānas izlases spēlētājs vēl šajā spēlē. Un atklāt komanda gūst pirmo uzvaru šajā sezonā. KHL čempionātā mēs piedzīvojam otro zaudējumu. Otrais pēc kārtas zaudējam Mitiškos ar 3-4. 3 reizes bijām vadībā.